Un ņemot vērā to, ka ir teātra diena, tad varbūt pašā noslēgumā es jums nospēlēšu vienu savu dziesmu, ko pie visiem tiem es arī kādreiz rakstīju dziesmas. Bet es viņas nekur neatskaņoju tādās plašās, jo, diemžēl, man nav tā apmātība varbūt ar to, ka viss, ko es radu šai pasaulē, ir ģeniāls. Kas, diemžēl, jāmācās arī maniem audzēkņiem, viņiem klāsies labāk. Ja viņi vienmēr nedomās, ka viņi ir atsūtīti uz šo pasaulē aplaimot mani un jūs visus pārējos. Bet pat cik ir tas pieteikums tāds, ka es esmu muzikālā teātra aktieris, un tad varbūt tā varētu būt tāda muzikāls noslēgums. Putnu dārzam, putnu blūs, kas mums par paradīzi būs. Dzen visus mājās pusnakts zavans, tas laiks ir mans un tikai mans. Pa agru rasu staigā rīt, caur stikla jumtu atkal saule svīt. Ir putnu dārzam, putnu blūs, kas mums par paradīzi būs. Lai tev būtu svārni, steidzies lidot šeit. Te, kur putnis sanāk, neprasot vai dziedāt drīkst. Lai tev būtu svārni, steidzies lidot šeit. Te, kur putnis sanāk, neprasot vai dziedāt drīkst. Jaunu vietu rod, kam putnu mājas mieru dod. Dzen visus ārā pusnakts zavans, tas laiks ir mans un tikai mans. Ir vēl un baloži jau guļ, vien pāri Rīgai vējas spārnu skuļ. Ir putnu dārzam, putnu blūs, kas mums var paradīzi gūt. Ir vēls un baloži vēl guļ, vien pāri Rīgai vējas spārnu skuļ. Ir putnu dārzam, putnu blūs, kas mums var paradīzi gūt. Lai tev būtu svārni, steidzies lidot šeit. Te, kur putnis sanāk, neprasot vai dziedāt drīkst. Visi, kam ir spārni, steidziet lidot šeit. Te, kur putnis sanāk, neprasot vai dziedāt drīkst. Paldies! Tā ir arī simboliska dziesma.
Jo tos vārdus uzrakstīja kādreiz Dagnija Dreika dzēniece. Tajā brīdī, kad Latvijā tika likvidēts tāda kafejnīca, ko sauc par Putnu dārzu. Tā bija kafejnīca, kurā pulcējās mākslinieki, radošas personības. Tagad tur ir uzcelta atjaunot Hotel de Rome māja, ēka un to kafejnīcu slēdz. Un toreiz viņi sēžot šai kafejnīcā, ēdot garšīgās rabarbaru maizītes un dzerot kafiju, uzrakstīja šo dzējoli.